Labdien, cienījamie rīznieki! Mani sauc Silvestris Rubīns, es pārstāvu sarakstu numur 5 Latvijas Atzimšanas partiju. Es esmu viens sarakstā, bet es neesmu viens vēlēšanās. Kāpēc mums ir unikāls piedāvājums? Tāpēc, kad es piedāvāju nobalsot par mani, būtībā jūs nobalsosiet paši par sevi, jo es nolikšu savu mandātu. Visas vietas, ko es iegūšu, es atdošu jums. Un tāpēc arī es esmu viens sarakstā, tā ir zinām tā kā garantija. Un kā notiks šī balsošana? Jūs aiziesiet uz vēlēšanu iecirkni, jūs paņemsiet attiecīgi to vēlēšanu biļetēnu, tur būs viens cilvēks. Iedomājieties, ka tur manā vietā ir jūsu uzvārds. Tur ir rakstīts nevis Silvestris Rubīns, bet, teiksim, Jānis Kromiņš vai Ieva Bērziņa. Jums tur nekas nav jāatzīmē, jūs ieliekiet konvertā, iemetiet vēlēšanu urnā un jūs esat nobalsojuši. Partijas vispār Latvijā nav populāras, un tas, ko mēs aicinām attīstīt, tā ir tā individuālā demokrātija, ir pilsoniskā demokrātija, ka mēs esam individuāli varam kandidēt un būt pārstāvēt savās pašvaldībās. Un arī vārds pašvaldības būtībā izriet, ka mēs paši valdam. Ja mēs skatāmies uz vēlētāju aktivitāti, tad mēs varam sadalīt visus balsotājus 3 grupās - balsotāji, nebalsotāji un svārstīgie. Un jāsaka, lielākā grupa jau šobrīd ir nebalsotāji. 40–45% cilvēki ir nebalsotāji. To mēs varam redzēt pēc pēdējām arī Eiropas parlamenta vēlēšanām un iepriekšējām Rīgas domas vēlēšanām. Un attiecīgi šie nebalsotāji pamatā balsos tikai par 5. sarakstu, par mani, jo es piedāvāju alternatīvu. Es piedāvāju to, kāpēc viņi ir kļuvuši par nebalsotājiem nobalsot pret šīm partijām. Tas ir tāds zināmā mērā arī protesta balsojums un vienkārši alternatīvs koncepts. Cilvēki vairs netic partijām. Mēs varam salīdzināt, piemēram, ar ārzemēm, ar Helsinkiem. Tur cilvēki iet balsot, 76% balsoja Helsinkos pēdējās vēlēšanās, jo viņi reāli redz reāls darbus un ka politiķi atbild par saviem vārdiem. Un attiecīgi mēs varam iegūt Rīgas domē ļoti lielu mandātu skaitu un iegūt pat kontroli. Un nākotnē es ceru, ka ņemot vērā, ka mēs rīdzinieki uzturam šo domu ar saviem nodokļiem, mums arī vajadzētu būt pārstāvniecībai vismaz 40 vietām domē. Kā mēs zinām, Rīgā ir tātad 1,470 miljardi ieņēmumu un 1,693 miljardi izdevumu. Tad izdevuma daļa ir par 15%, respektīvi 223 miljoniem lielāka. Tā kā budžets ir ar deficītu. Bet runājot sīkāk nedaudz par ieņēmumiem, tātad kas veido galveno ieņēmumu daļu, tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis 60,2%. Ja? Tad ir valsts budžeta transferta arī liela daļa, un tad ir arī nekustamā īpašuma nodoklis 7,2%. Un attiecīgi iedzīvotāja ienākuma un nekustamā īpašuma nodoklis tie kopā veido kaut kur 68,2%. Tas nozīmē, ka rīdzinieki būtībā uztur šo domu, ja, ka mēs esam galvenie šie ekonomiskie spēlētāji. Un tad, protams, diezgan loģisks jautājums rodas, ja jau mēs maksājam tik lielas summas Rīgas domē, cik ir mūsu pārstāvniecība, cik mums ir vietas Rīgas domē. Izrādās, ka mums nav neviena vieta, ka visas vietas ir atdotas partijām. Otrs moments šī izdevuma daļa. Un izdevuma daļā, protams, tā arī daudzās pašvaldībās lielākā izdevuma daļa ir izglītība, 34,6%, arī ļoti liela summa, 585 miljoni. Tas pamatā ir viss lielākoties tomēr vidējā izglītība. Jā, mums nav nevienas Rīgai piederošas universitātes, neviena tehnoloģiskā centra, ko arī varēja par šo summu izveidot, par šo naudu. Tad otra liela pozīcija ir ekonomiskā darbība. Jā. 27,4%, ja, 464 miljoni arī liela ekonomiskā darbība, tie ir kā izdevumi, ko Rīgas doma, es nezinu, ko viņi tur subsidē ar to ekonomisko darbību, arī grūti saprast. Un sociālā aizsardzība arī liela sadaļa, 224 miljoni. Es domāju, ka liela daļa iedzīvotāji nekādu sociālo aizsardzību vispār neizjūt. Vispārējie valdības dienesti, veselība un drošība. Un vispārējie valdības dienesti, jo ko mēs vienkārši varētu saukt arī par birokrātiju, Rīgas doma tērē 7%, ir paredzējis tērēt šajā gadā 7%, milzīgas summas, 118 miljoni. Mēs uzskatām, ka tas ir absolūti nesamērīgi, ka šo summu var samazināt līdz 24 miljoniem līdz 1,5%. Veselībai savukārt Rīgas doma tērē tikai 0,5%, absolūti nepieņemama summa, nožēlojami maz, kur varētu droši, mēs esam par to, lai tērētu vismaz 5%. Un pēdējais drošība, jeb sabiedriskā kārtība, daudzas partijas, tagad valdošās varas partijas saka, ka viņas tur stiprinās drošību, ka tā ir viņa prioritāte. Rīgas domē tā nav absolūta prioritāte budžeta izdevumos, tikai 2,1% no visiem izdevumiem. Tā kā šeit arī ir absolūti nepietiekama šī summa. Mēs uzskatām, ka te var palielināt vismaz līdz 5%. Paldies par uzmanību un balsojiet par 5. sarakstu.